Kāpēc tev augstie zvani neizdodas? Es tev iedošu vairākus iemeslus, kādi lielākoties ir tie, kāpēc viņi vispār cilvēkiem neizdodas. Pirmais un pats galvenais ir, tu izklausies kā visi citi. Un ko tas nozīmē? Numur 1, tie vārdi, kurus tu saki, ir tādi paši, ko klients ir dzirdējis simtiem reižu pēdējo 30 gadu laikā. Numur 2, tie vārdi, kurus tu saki, skan tieši tāpat, jeb robotiski, iestudēti, telemārketingistiski. Tā ir pareizi. Ja? Tu izklausies kā iestudēts robots. Tavā balsī nav dzīvības, tavā balsī nav nekā tāda, ko viņš nebūtu dzirdējis iepriekš. Ja? Labdien, zvanu jums no kompānijas tādas un tādas. Gribēju jums tikai pastāstīt un piedāvāt. Vai jums būtu 2 minūtītes laika? Tātad šo te ir dzirdējuši pilnīgi visi. Tātad, kas klientos notrigerē visus tos aizsardzības mehānismus, ir tas, ka tu izklausies kā visi citi. Un tas veids, kā tu saki, tas tonis, tas balss tembrs, tas robotiskums cilvēkus biedē un viņi negrib to dzirdēt. Tas ir pats galvenais iemesls. Otrs iemesls ir tāds, ka tu jau pašā zvana sākumā, pirms vispār zvana, redzi sevi kā zemāka statusa. Tu pats par sevi domā, ka tu klientam uzbāzīsies, ka tu viņam traucēsi, ka viņš negrib saņemt tavu zvanu un ka viņam nepatīk tāda zvana. Ja? Tātad tu savā galvā jau to domā. Tu jau projicē to bildi un tieši tas pats atspoguļojas tavā zvanā. Jo, ja tu šādi domā jau pirms zvana, tas spiedīsies ārā visā tavā sarunā, intonācijā, vārdos un visā pārējā. Neapzināti, tu uzskati sevi par zemāku statusu. Tā ir ļoti liela problēma ļoti daudziem, kas veic augstos zvanus. Viņi jūtās nērti, viņi jūtās tā, it kā uzbāztos, viņi jūtās tā kā pārdevēji, kas skrien pakaļ klientam un mēģina no viņa kaut ko dabūt. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc augstie zvani neizdodas. Numur 3. Nesagatavotība. Tev nav skaidrības par to, kā tu veiksi, kā tas zvans noritēs. Tu it kā zvani, bet tev katra saruna ir kā improvizācija. Tu veic tur savu standartos sākumu, un tad tur tā saruna īsti iet visos dažādos virzienos. Tu vienkārši kaut ko mēģini un improvizē. Tev neesi sagatavojies. Tev nav pilnīgi skaidras struktūras, ko tu teiksi, kā tu teiksi. Ja klients pateiks, nav aktuāli, ko tu teiksi tālāk. Nevis, nav aktuāli. Kāpēc jums nav aktuāli? Ja? Ko tu teiksi tālāk? Ja viņš pateiks, ka viņam sadarbības partneris, ko tu teiksi tālāk? Ja viņš pateiks, ka pārzvanas sapulcē, ko tu teiksi? Nesagatavotībā. Augstajos zvanos tie scenāriji, protams, ir daudz un dažādi, bet lielākoties mēs varam paredzēt, kā viņi ies. Nē, paldies, nav aktuāli. Nē, paldies, mums jau ir kāds, kas to dara. Nē, paldies, mums sadarbības partneris. Mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kā mēs tiksim galā ar šīm lietām. Piemēram, kad es eju uz nekustamo īpašumu nozari, cilvēki veic tos augstos zvanus nekustamajos, ja, vai jebkurā nozarē. Viņi saņem ļoti līdzīgas iebildumus. Ļoti līdzīgas. Kaut vai nekustamais ir, es negribu ekskluzīvo līgumu, ja, vai, teiksim, meža nozarē tas ir, es negribu pārdot mežu, vai, piemēram, vienalga, vieni un tie paši. Un tie pārdevēji strādā tur gadiem, bet viņi vēl joprojām nezina, kā ar šiem iebildumiem tik galā. Ja tu strādā konkrētā nozarē un tu vienu iebildumu saņem atkal, tev ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kā to ar viņu tiks galā. Man ir no sērijas, ja es tev pamodienu naktī un pasaku, es negribu ekskluzīvu līgumu, tev ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ko uzreiz pateikt, jā, nav problēma, tas un tas un tas. Ja? Tādēļ ir jābūt sagatavotības pakāpei, lai augstie zvani būtu veiksmīgi. Lūk, nemācēšana tik galā ar iebildumiem, jā, tātad vēl viens iemesls, kas ir daļa no nesagatavotības, kad izskan iebildumi, tu uzreiz, apstulbst. Kaut kā tas iebildums ir izskanējis jau 500 reižu iepriekšējos 5 gados, vienalga katru reizi, kā sajamatā ir uz pauzes. Ja? Lūk, un dēļ šī te visa nesagatavotība, status, izklausīšanās kā robotam, kā visiem citiem, nepārliecinātības, nesagatavotības, tā saruna izklausās kā bērnam ar pieaugušo, jeb kā skolotājai ar skolnieku. Lūk, un tas ir iemesls, kāpēc augstais zvans nesanāk. Lai augstais zvans būtu veiksmīgs, patiesībā tur nav nekāds rocket science. Pirmām kārtām, runā tā, kā tu gribētu pats saņemt to zvanu. Vai tu paklausīsies savu zvanu, vai tu pirkt no tāda klienta, vai tu pirkt no tāda pārdevēja, kurš izklausās kā robots un izklausās kā iestudēts un lasa tekstu. Un visdrīzāk, ka nē. Kas cilvēkiem ir vajadzīgs? Cilvēkus vajag atbruņot, cilvēkiem vajag likt pasmaidīt, cilvēkiem vajag likt sajusties brīvi, nepiespiesti un tā, ka viņi, teiksim, arī zina, kādi ir nākamie soļi. Ja? Tādēļ augstie zvani ir veiksmīgi. Vienkārši vajag
ļaut viņiem justies normāli tajā zvanā. Nevis tā, kā kaut kāds viņiem zvanītu un pratinātu vai mēģinātu spiest kādu produktu. Lūk, tā kā, ja tu gribi iemācīties veikt augstos zvanus efektīvi, links aprakstā, online pārdošanas apmācību platforma, stundām garš saturs parunā pārdošanu struktūrēti, kā atvērt augstos zvanus, kā veikt augstos zvanus, īkst augstos zvanu piemēru un daudz kāds cits. Vienīgā vieta Latvijā, kur mācīties pārdošanu, pat neizējot no mājām. Spiedz uz linku pievienojies. Čau!